Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža piedāvā iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī vidējo profesionālo izglītību Latvijā pieprasītās specialitātēs. Darba tirgu joprojām ir pieprasīti un būs pieprasīti inženiertehniskie speciālisti. Un tādēļ mēs piedāvājam programmas informāciju tehnoloģijās, telekomunikācijās, elektrotehnikā, piedāvājam programmas autoservisu speciālistiem, piedāvājam arī mašīnu būvniecības speciālistu mekatroniku, piedāvājam kokapstrādi un elektriskās iekārtas. Bez šīm tehniskajām specialitātēm arī viennozīmīgi ir topā loģistikas speciālists, kas ļoti saista visas šīs specialitātes kopā, un arī paliek biroja darba administrators, kas bāzējās uz speciālām zināšanām, kas saistīts ar tehniskām iekārtām, plus sekretariāta darbs, ko arī speciāli mums pasūtīja darba devēji. Rīgas Tehniskajā koledžā klāt ir nākusi jauna mācību programma – augstumtehnikas speciālists. Šajā programmā mums ir 2 pakāpes. Tas nozīmē, ka gan mēs mācām pēc pamatskolas un dodam vidējo profesionālu izglītību un specialitāti, kā arī mācām pēc vidusskolas vai vidējās profesionālas izglītības un dodam 4. kvalifikācijas līmeni, kas atbilst 1. līmeņa augstākajai profesionālajai izglītībai. Rīgas Tehniskā koledža ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur var iegūt augstumtehnikas speciālistu profesiju, kas ir ļoti pieprasīta darba tirgū. Pirmām kārtām jau tas ir saistīts tiešā veidā ar jūru. Jo jūrā uz kuģiem augstumtehnika ir ļoti nepieciešama un nepieciešama arī ir izglītība. Līdz ar to viennozīmīgi darbs ir nodrošināts un nāk no cilvēki jau strādājoši. Runa ir pamatā tad par augstāko izglītību, lai varētu apliecināt savu kvalifikāciju reāli praksē un iegūt papildus zināšanas. Tas, ka viņi nepieciešami arī šeit ir, tikko mēs atvēram, respektīvi darba tirgu uz zemes, tikko mēs šo specialitāti uzsākam šeit mūsu mācību iestādē, tā parādījās interesanti arī no dažādām firmām, kuru pieprasījums ir analogs. Rīgas Tehniskajai koledžai ir cieša sadarbība ar Latvijas saldētāju iekārtu inženieru asociāciju. Asociācija apvieno zinošākos un pieredzes bagātākos Latvijas augstuma iekārtas speciālistus. Mēs taisām ne tikai seminārus, mēs piedāvājam savus pasniedzējus, kādi ir praktiķi un lasa lekcijas, un arī asociācija piedāvā visas kā prakses vietas, kā pēc tam gaida audzekņus savas darba vietas. Pēc pabeigšanas praktiski visi saņem darbu un arī ar asociācijas palīdzību. Lai varētu strādāt par augstumtehnikas speciālistu, ir nepieciešams ne tikai apmācības, bet arī speciālistu certifikācija, ko veic saldētāju iekārtu inženieru asociācija. Te iet runa gan par topošiem, gan par esošiem speciālistiem, jo visi augstuma iekārtas speciālisti, kuri strādā, viņiem ir jābūt certificētiem. Certifikātu dod uz 5 gadiem, pēc šī termiņa ir jāveic atkārtot certifikācija, atkārtots eksāmens, tādējādi panākot situāciju, ka piedalās tikai atbilstoši cilvēki. Beidzamā laikā ļoti būtisks ir vides aizsardzības prasības, kas arī ir viens no šīs asociācijas mērķiem, jo augstuma radīšanā piedalās arī daudz bīstamas vielas, ar kurām ir ļoti svarīgi pareizi rīkoties. Tiek veikta arī speciālistu apmācība, tamdēļ arī asociācija piedalās šajā procesā. Profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgas Tehniskā koledža studiju procesā teorija ir apvienota ar praksi. Tas viennozīmīgi ir sadarbībā ar uzņēmējiem, ar Augstumtehnikas asociāciju, bet arī pie mums tiek veidotas un ir jau laboratorijas, kur audzēkņi un studenti var praktizēties tādās speciālās lietās, kas skar specialitāti. Un tas ir gan ar kondensēšanas iekārtām, gan arī tīri praktiski, protams, šī specialitāte saistīta ir ar lodēšanu, kas viennozīmīgi ir pamati jāapgūst šeit, un tad jau uz vietas praktizējoties, iegūst reālās darba vidē balstītās zināšanas. Augstumtehnikas speciālists nodarbojas ar augstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju
organizē un kontrolē cilvēkiem un vidē drošu augstumiekārtu eksploatāciju. Augstumiekārtu mehāniķis strādā pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kuri nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu, kā arī strādā uz kuģiem. Feliks, strādājot 10 gadus augstuma tehnikas jomā, ir sapratis, ka bez izglītības grūti strādāt un iegūt labu darba vietu. Tāpēc bija ļoti priecīgs redzēt, ka ir izveidota jauna programma, kur var dabūt izglītību, gan pieredzi, gan zināšanas, kā arī praktizēties vairāk. Jo, kad zināšanas nāk bez prakses, ir ļoti grūti. Kad tas nāk kopumā, tu vari savas zināšanas jaunas izmantot un tās labāk paliek galvā, vieglāk mācīties. Feliks uzskata, ka saldēšanas iekārtu speciālists darbs ir interesants un vienmēr būs pieprasīts darba tirgū. Augstums viņš vienmēr būs, jo liels kvantums jādasē produktu un pārējās lietas. Jā. Līdz ar to arī šobrīd ir tāda situācija, ka darbs ir pieprasīts un kvalificēti darbinieki ir maz un ir vajadzīgi. Starp bezdarbniekiem neviena saldētāja nav, neskatoties uz to, ka Latvijā ir liels bezdarbnieku skaits. Saldēšanas iekārtu speciālistu mums ir ļoti maz. Tāpēc vajadzētu jauniešiem, kuri beiguši 9. vai 12. klasi, uzaicinātu iestāties pie mums šeit Rīgas Tehniskajā koledžā, saldēšanas iekārtu specialitātē. Rīgas Tehniskajā koledžā var apgūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību siltumenerģētikas specialitātē. Siltumenerģētikas speciālists var strādāt siltumenerģiju ražošanas, sadales un iekārtu apkalpošanas uzņēmumos, celtniecības projektēšanas un iekārtu montāžas uzņēmumos, par siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veicēju vai siltumenerģijas avotu un apgādes sistēmu projektētāju vai montāžas darbu vadītāju. Studijas siltumenerģētikas specialitātē ir viegli apvienot ar darbu. Šeit ir 3 dienas nedēļā, un pēc tam pa vakariem. Ne gluži vakariem, pēcpusdienām. Un tas ir izdevīgi, tad, ka es strādāju un es varu paralēli arī mācīties un pilnveidot savas zināšanas, iegūt jaunu pieredzi, iegūt jaunas paziņas. Tā ir tām zināšanām, ko šeit var iegūt pilnīgi pietiek praktiskai darbībai. Rīgas Tehniskajā koledžā pēc vidusskolas var apgūt elektrisko iekārtu speciālistu profesiju. Elektrisko iekārtu speciālists strādā enerģētikas uzņēmumos, rūpniecības uzņēmumos, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, valsts un sabiedriskās organizācijās. Šeit var ne tikai teorētiski apgūt, bet arī praktiski visu. Visi pasniedzēji ir labi, nevar sūdzēties, saprotoši. Ja tu pats izrādi centību, tad viņi arī ir pretīm nākoši un palīdzēs, neatstās tevi vienu. Atnākot uz šejieni, es sapratu, ka tā ir īstā vieta, ka man pagāja tas 1. mēnesis, kad es sāku studēt. Uzreiz tika skaidrs, ka tieši tā es trāpīju tur, kur vajag. Interesants ir viss, īpaši pasniedzēji. Pasniedzēji ir ļoti ar pieredzējuši cilvēki. Viņi stāsta interesantas lietas no pieredzes. Mums šeit ir iespēja gan teoretiski apskatīt, pēc tam praktiski. Notiek laboratorijas darbi. Profesionālajā vidusskolā pēc 4 gadu mācībām par valsts budžeta finansējumu var iegūt augstuma iekārtu mehāniķa, elektronikas tehniķa un elektrotehniķa specialitāti. Autoservis speciālists ir pieprasīti un šeit var atgūt visas nepieciešamās īpašības zināšanas, lai strādātu ar jaunākām iekārtām, ar jaunākām mašīnām. Mums pat ir uz vietas, šeit ir paraugi. Aicinām jūs uz Rīgas Tehnisko koledžu mācīties, jo šeit ir iespējas. Šeit mēs nodrošinām ar pieejamiem uzskates materiāliem. Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža gaida arī studentus ne tikai Rīgā, bet arī filiālēs Daugavpilī, Priekuļos un Kandavā. Mēs īpaši gaidām studentus, kuriem ir vēlme iegūt specialitāti, to, kurā viņi grib darboties tālāk. Un tas nozīmē, ka atvērti esam visiem. Varbūt ne visiem būs vienāds studiju ilgums, jo tomēr, lai iegūtu kvalificētu speciālistu dokumentu, prasības ir pietiekami augstas. Bet, lai tas nebiedē students, to var izdarīt arī nedaudz garākā laikā, bet saņemot dokumentu, viņš būs pārliecināts, ka vieta darba tirgu būs. Studijas Rīgas Tehniskajā koledžā – tā ir drošība nākotnē.